Dārgie tikšanās baznīcas kalnā viesi, draugi, esiet sveicināti šajā vakarā. Mēs atgriežamies baznīcas kalnā ar sarunu. Un šajā vakarā mums ir cilvēks, kurš parasti stāv aiz kamerām, kas skatās kameras leņķus un visus pārējos uzstādījumus, un kurš ir arī mūsu baznīcas kalnā ar kameru kaklā redzams diezgan bieži. Edgars Lācis, pašlaik mūsu tehniskais cilvēks, bet patiesībā ir darījis daudz ko citu arī. Čau, Edgar! Labvakar! Labvakar! Mūsu ierastais jautājums šajā vakarā cilvēkiem, kas iespējams pie tevis nav piegājuši un ar tevi apsveicinājušies. Nekad nav redzējuši mani un nekad nav redzējuši un satikuši. Kas patiesībā ir diezgan neiespējami, ņemot vērā tavu darbvietu. Tad, ko tu varētu pastāstīt cilvēkiem, kas ir Edgars Lācis? Tas ir sarežģīts jautājums. Kas ir Edgars Lācis? Pašā pamatā pienākuma cilvēks, kas jūt vajadzību, ka redz tos pienākumus, kas ir jāizdara un cenšas izdarīt reizēm pēc labākās sirdsapziņas, reizēm pēc principa, ka vienkārši jāizdara ir, bet, cenšas izdarīt. Pienākuma cilvēks un tikai? Un tikai. Nē, vēl, protams, arī tēvs, vīrs, dēls, bērns. Kā jau viss tās dzīves lomas, kas mums katram ir. Dieva bērns. Dieva bērns, Jēzus bērns. Jebkurā gadījumā tavs tas pienākums mums te arī ir diezgan tāds, kuru mēs novērtējam. Cerams. Mums nākās novērtēt, jo viss tā... Pienākums novērtēt, jā. Jā, mēs arī esam pienākumi cilvēki tomēr. Bet, lai vai kā mūsu svētdienas dievkalpojumi notiek baznīcā, un, protams, klātieni ir klātieni, viss ir kārtībā, bet mēs arī turpinām tos joprojām translēt arī mūsu sociālo tīklu platformās. Un tu esi tas, kas primāri ir klātesošs un darbojās pie kamerām. Ar kādiem ļoti retiem brīvbrīžiem, kur tu paņem, ne? Bet principā tu esi klātesošs un palaid to tālāk. Bet, labi, tu tas baznīcas pirmais solis, ja no mācītāja puses skatāmies, tur labā puse, pirmais solis. Kādi cilvēki zina, tur būs vismaz 2 cilvēki, tur būs Edgars un tur būs Eduards, bet, visu laiku vai visu laiku tajā baznīcas solā tu neesi bijis, vai ne? Pastāsti šo te tavu ceļu no vienkārši cilvēka, bērna, līdz kaut kādai ticībai, līdz baznīcai un ceļojumiem, sava veida ceļojumiem, un kā tu nonāc līdz ticībai? 1988. gada 11. decembrī Tukuma dzemdību nodaļā, jo Tallas dzemdību nodaļa tajā laikā atradās remontā, piedzima puisīts Edgars, kuru ārsti satriec viņu māti, paziņot, ka šitas ilgi nedzīvos. Jo kaut kāds veselības problēmas bija, kaut kas ar sirdi, kaut kas nezinu kas īsti. Bet man māte to šausmīgi pārdzīvoja. Un viņai kaut kādas māsiņas vai kas tur ir ieteikuši, lai iet lūdz Dievu, ka tad jau noteikti palīdzēs. Un viņa gāja uz, tajā laikā kā jau padomu laiku, padomu laiku uz to tajā brīdī gāja uz beigām jau, bet viņa gājas pa kluso toaletēs, raudājas, lūgus un izlūgus, tā es te sēžu. Un 1989. gada 20. augustā mūsu visa ģimene, jo pirms tam mēs nebijām kristieši, nokristījāmies Tallas Lutrāņu baznīcā pie mācītāja Arvīda Brāļa. Man mamma bija svētdienas skolas skolotāja, tēvs bija spērminders, kā viņš pats stāstīja, gan krāsnes kurinājis baznīcā, gan ērģeles mins. Bet tad vienā brīdī bijuši kaut kādas domstarpības ar mācītāju, to pašu Arvīdu Brāli. Kā jau izrādās, ka pēdējā laikā es dzirdēju, daudziem bija bijuši problēmas ar viņu. Bija skašķis, un tad
attālinājāmies no baznīcas savā ziņā, bet man mamma bija laikam kaut kādā veidā iepazinusi katoļu draudzes priesteri, Pētra Aglonieti, un tad kaut kā pārgājām uz katoļu draudzes. Atceros vienā pavasardienā, mēs bijām izgājuši pastaigāties vai no kur, un mēs ejam gar katoļu baznīcu, un man mamma saka, tagad mums jāizlēm, uz kuru baznīcu mēs iesim. Uz šito, ko redzam, sarkanā katoļu baznīca priekšā, vai uz to balto lutrāņu. Un es pasaku, ejam uz šito. Un tā, es 23 gadus gāju uz katoļu baznīcu. Šausmīgi, vai ne? Zudis cilvēks. Un tad 2009. gada augustā es satiku Elīnu Mierkalni. Tajā laikā vēl iepazināmies, satikāmies, iemīlējāmies, apprecējāmies 2011. gada 20. augustā un atgriezos Lutāņu draudzē. Cik gadus tavu ģimene bija sākumā šeit? Ja es neko nejaucu, tad 3 vai 4 gadus. 3 un 4 gadus. Man varēja būt kaut kā 4 gadi, kad mēs pārgājām uz katoļu draudzi. 4-gadīgs Edgars pateica, ejam uz šeit. Jā, un bērni jāklausas, zināja to? Bērniem vienmēr taisnība. Un cik gadi tev bija tad, kad tev sieva pateica, nākam šeit? Nē, viņa nepateica, nākam šeit, tā bija man paša izvēle, jo katoļu draudzē es saņēmu tādu spiedienu, ka jāvelk Elīna uz katoļiem, ir arī šo nevajadzēja skaitēji, bet labi, ko vairs. Kā vajadzēja tomēr būt katoļiem mūsu ģimenei un nākt katoļu draudzē, bet vai arī man palika katolim un Elīnai luterānai, jo Elīna gribēja palikt luterāņu draudzē, tad es sapratu, ka man nav tik būtiski, kurā draudzē es esmu. Galvenais, ka es palieku kristīgajā ticībā. Ļoti interesanti, jo, mums jau patīk tās savas konfesijas kantas riktīgi turēt, tad pateikt, bet šita ir vispareizāk un es jau nesaku, ka nav. Un tā, bet no otras puses, ja mēs tā, ļoti godīgi pieejam, tad mēs skatāmies ne tikai uz to konkrēto vietu, bet skatāmies arī, ko es šeit varu piedzīvot, tādā ziņā, cik es varu izdzīvot to savu kaut kādu ticības mēru, un ja tur kaut kādā ziņā, tā draudze, varbūt patiešām ir šajā brīdī atkal laiks iet tālāk, bet Dievs jau paliek tāpatās. Jā. Bet interesanti bija tas, ka katoļu baznīcā ir sakramenti, vairāk nekā luteriskajā baznīcā, un viens no sakramentiem ir laulība. Un laulības ceremonija bija jums ar Elīnu šeit Tallas baznīcā, bet tur bija katoļu priesteris arī līdzdalīgs. Tā kā pēdējā svētība vai tomēr tā sakramentālā izpratne par laulību. Pēdējā svētība dzīves laikā vispār. Pēdējā svētība, ej ar mieru, ej ar mieru. 7 sakramenti katoļu baznīcā, viens no tiem ir laulības sakraments, jo laulība ir tomēr kaut kas arī svēts dzīvē, kad tu saproti, ka tā kā Jēzus sev atdeva baznīcai, tā vīram sev jādod sievai. Un otrādi, protams, arī. Bet, sakraments var izdalīt tikai priesteris. Ja luterāņu baznīcā mācītājiem nav tāds sakraments, ko viņš izdalīt, tad vajag to priesteru klāt arī. Tad sanācās starpkonfesionāls kāzas mums ar 2 mācītājiem, dubults neplīst arī galā. Lai būtu pavisam interesanti, mēs sākumā apsvērām domu pieaicināt vedējus no citas konfesijas, no baptistu konfesijas, bet kaut kā pēdējā brīdī laikam norausījāmies, ka tā būs pārāk raibi un atmetām šo domu. Tajā laikā, kad jums tās laulības notika, tas 2010. 11. Tas laiks, es domāju, starpkonfesionālā kustība Talsos arī notika diezgan laba. Tur bija sadarbība mūsu starpkonfesionāli notikusi pirms tam alfa kursi, krustaceļi, tur daudz kas kopīgs. Mācītāji kopā pavadīja laiku pat. Un Marcins toreiz bija Talsos.
kurš bija ļoti atvērts tajā laikā arī uz citām konfesijām, kas ir diezgan netipiski, varbūt tāda standarta katoļu baznīcas teiksim, priesteriem, bet ir Latvijā ir vairāk tādi priesteri, kurus zinu, kas ir tādi ļoti atvērti. Un teiksim, tādā sakramentālā izpratnē, vai ne, Marcinam arī vajadzēja sev kā pārdroši vien atnākt uz lutrisko baznīcu, piedalīties laulības ceremonijā. Nē, man šķiet, ka, ja es pareizi atceros, sakal, tad viņš jau bija tādās kāzās piedalījies. Jā? Jā. Tas nav nekas tāds šausmīgs retums. Tas ir daudz retāk nekā parasti. Patiesībā tās bija pirmās un vienīgās kāzas, kur es kaut ko tādu esmu redzējis. Redz kā. Jā. Tev arī visu vēl priekšā. Tas Tev nāksies arī tāds kāzas vadīt. Jāskatās, jā. Bet lai vai kā tā vide, vai ne, kristīgā vide Talsos, tajā laikā 2000. gadus no tā sākuma līdz tur kaut kādam 11. gadam, vai ne, tur diezgan visi pie visiem arī ir bijuši. Teiksim tā, mēs visi viens otru pazīstam. Un tad jau, zin kā, tad viena liela kristīga kopa. Un tad mēs tur baigi nedalām. Un tad kaut kādā brīdī pienāk tas laiks, kad mēs tās žogas taisam augšā, ceļam, būvējam un sakam, mēs un tikai mēs un viens cits. Tev pazīstot gan katoļu baznīcas iekšieni, luterisko baznīcu, patiesībā arī citas konfesijas. Baptistu baznīca, pat tās mums ir kristīgā sadraudzība, ko mēs visi zinām. Skatoties uz šo te starpkonfesionālo kustību tajā laikā un tagad, kāda ir tava novērojuma varbūt? Arī izējot no tām draudzes iekšienēm. Teiksim, tu zini katoļu kontekstu, tu zini arī mūsu kontekstu. Viens mums varētu domāt, ka kaut kāda paudze nomainījusies, vai kaut kas ir... Kaut kas tas dzīves posms ir bijis, kad visi sanāk kopā. Tāpat kā jaunībā arī visi iet uzsēk kopā, pavada laiku kopā, un tad izauga, tur aprecās, ir savu bērnu, savas dzīves, savu saimniecību, kas jāuzsver un tā tālāk. Un, varbūt, ka tā viena fāze ir noslēgusies, un tagad mēs gaidām kaut kādu nākamo paudzi, kas varbūt atkal gribēs to visu atkal pacelt un atkal... Vai arī pienāks mums kaut kāds vecumdienas, kad mūsu bērni būs izauguši, mums būs atkal vairāk brīvs laiks un tā tālāk par savu saimniecību mazāk vajadzēs domāt un varēs atkal domāt par citiem un vēlēsimies pavadīt laiku ar citiem kopā. Bet... Tu izjūti to kā trūkumu, ka vairāk nav tā, kā bija, teiksim, tās starpdraudžu pasākumi, draudzēšanās un pasākumi, kas tur notiekās? Savā ziņā, jā. Jo tā tiešām bija tāds sajūta, ka tu... Es domāju, ka ne tikai man, bet arī citiem, ka tu jūties tā kā... Kur ir baznīca, es iešu iekšā. Vai tā ir luterāņi, vai tā ir katoļi, vai tā ir adventisti, vai baptisti, vai kristīgā sadraudzība. Es tur varu iet iekšā, tur man ir kāds pazīstams priekšā, ar ko var pavadīt laiku, es nejutīšos viens un tā tālāk. Tagad varbūt ir tā, ka cilvēki grib uz baznīcu atnākt, un viņi atnāk paraust viens baznīcas durvis ciet. Viss jāiet mājās, ir neko darīt, es gribēju uz baznīcu atnākt, un nesanāca, nav lēmts. Bet tādā ziņā mēs varētu justies šodien, es aiziešu pie katoļiem pasēdēt šodien. Šodien aiziešu pie kristīgās sadraudzības. Tur ir ciet, labi, atnākšu uz luterāņiem pasēdēt. Kaut kā varbūt, jā, tā robeža, ko mēs izjūtam pret citām draudzēm, citām konfesijām, kaut kā bija zudusi vairāk, tad viņa atkal uzradusies. Zini kā, man tās pārdomas, no vienas puses, tā kā tu teici, vai ne, es īsti nejūtu tādu, ja viss robežas ir vaļā, tad tādā ziņā nav tur draudžu robežu nekādas, vai ne, labi, tur formas atšķirās. Un tad es patiešām varu izvēlēties, man mēnesī ir 4 svētdienas vismaz. Un tad man ir... Pat vienā mēnesī es nevaru apstaigāt visas draudzes un pabūt viņu dievkalpojumos. No vienas puses tad zūd tas draudzes nepieciešamība, jo pasākumu, kā dievkalpojumu, tu vari piedzīvot da jebkur, vai ne? Bet no otras puses tu vienkārši tad vairs tādā ziņā tu esi tikai savā slēgtā vidē,
Un tad, zin kā, tur iezogās daudzas lietas, iedomība, augstprātība, es nezinu, vēl kaut kādas lietas. Mēs esam pārāk, jā. Bet īstenībā Dievu piedzīvo pārējās draudzes arī. Protams. Mēs visi esam viena baznīca gal galā. Jā, vai ne? Pienāk tas 2011. Gads augusts. Tu izlem, es tagad, nepakļaušos varbūt kaut kādam spiedēm, par ko tu runāji, bet es lauzīšu to visu un labi, būšu luterāns. Kā bija ienākt luteriskajā baznīcā pēc 23 gadu katoļu baznīcas pieredzes? Šis tas pietrūka. Man pietrūka tas, ka vakarēdien trauki neglabājas kaut kādā speciālā vietā, kā vietiņā, jo labi, tas bišķiņ citādāk ir katoļu baznīcā ir tabernakuls, kur, ja tu konsekrē visu hostijas, tad arī visas ir kļuvušas svēts un nevis tur kaut kur noglabājam, bet noliekam tajā tabernakulā, un tad tu ieej, un tad tu, varbūt tu to nejūt, bet tu zini to faktu, ka tur ir Jēzus, tur altārī stāv Jēzus miesa, pats Jēzus klātsošs. Pietrūk varbūt kaut kāda elementa dievkalpojumā, tāpēc arī es panācu to, ka ir miersveiciens, un dažiem laikam nepatīk tas, ka ir tagad miersveiciens. Jāspiež roku citiem un pret citiem jāgriežās dievkalpojumā, baltās albas vakarēdien laikā. Paldies man un Mārim. Jo man bija vienkāršāk tā doma, kā to viss vizuāli noformēt. Bet redz, mums tās baltās albas varbūt vajadzēja taisīt vēl īsāks, jo katoļi tiem altāra zārniem viņas diezgan paīsi. Mums viņas vajadzēja īsāks taisīt. Nē, es esmu bijis tādā albā, ka es, būdams ministrants katoļu baznīcā dievkalpojumā misē, es eju un es aizķeros kāju un nomaucos. Tā kā. Bet tas, ko es esmu ievērojis, ka tās ir galīgi kleitiņas tāds. Labi, kaut kāda elementa. Teiksim tā, mūsu luteriskā baznīca, protams, arī ir liturģiska baznīca, bet labi, tur tas dievkalpojums ir arī Talsos. Patiesībā mums ir ļoti vienkārši dievkalpojums, vienkāršots. Ja tu būtu citur... Es esmu bijis citur. Nē, tādā ziņā, vai ne? Ja tā būtu tava pārēja no katoļu baznīcas uz luterisko baznīcu, kas ir šāda tā augstā liturģiskā baznīca. Es domāju, tu baigi neko neizjust. Jā. Es vienreiz kaut kad sen atpakaļ pēkšņi, kāpēc redzēju Rīgas domā dievkalpojumu. Un kas tā pa baznīca, kas tā pa konfesija, tie luterāņi vai katoļi tad? Jā. Un pirmais, protams, tie novērojumi, iespējams kāds uz zobu pavelk un tam līdzīgi. Tu ienāc draudzē, sievai tā draudze svarīga. Kurā brīdī tev palika svarīga šī draudze? Tajā brīdī, kad sievai viņa bija svarīga. Uzreiz. Protams, tu nevar, es te nākšu, bet man nav svarīgi, ka es te nāku un labi, tur sievai svarīgi. Nē, svarīgi. Nākt ir, tādā ziņā nākt uz dievkalpojumu, skaidrs, svarīgi nākt uz dievkalpojumu. Mēs esam viena miesa, mēs esam laulāti, mēs esam viena miesa, viena ģimene. Piederība uzreiz tev radās. Protams. Un tad ir nākamais jautājums. Droši vien, ka tev jau sāka teikt, ka kaut ko vajadzētu tā kā kalpošanā darīt. Es pat īsti neatceros, bet kaut kā, vai es pats pilsprasījos par pērminderu. Tad es daudz gadus biju pērminders, un tad es kaut kā, es pat neatceros, kurā brīdī un kāpēc, es izdomāju, ka vajadzēja kaut ko citu darīt, un tad es vairs nebiju gan īsti nekas, var teikt. Es neko nekalpoju tur draudzē un neko nedarīju dievkalpojumos. Vienkārši nācu uz dievkalpojumu un domāju, kas tā varētu būt tā man kalpošana. Un tad es kaut kā sāku fotografēt, un tad es sāku fotografēt dievkalpojumu norises un dokumentēt draudzes dzīvi. Līdz es atkal kļuvu par pērminderu, un tad vienā brīdī man zvanīja mācītājs Ants Ķīvičs un teica, klausies, mums ir problēma, mums nav kas sēž pie kamerām dievkalpojumā, jo bija Covid sācies un attēlinātie dievkalpojumi. Tu varētu atnākt pie kamerām pasēdēt, un tā es aizsēdējies pie kamerām. 4. gads. 4. gads. Bet īstenībā, ja tā padomā, tad mēs jau
Mēs jau tos kameras tur sākām kaut kad 19. gadā jau tur ķimerēt. Jā, Edvards jau, man tā liekas, vēl ātrāk jau 18. varbūt, kad viņš sāk likt telefoniņu. Un es centos viņam palīdzēt, iedot kaut kādu savu telefonu, kam bija labāka kamera, bet viņš izbrāķēja. Un tad tur Lainārs ar kamerām viņam palīdzēja. Nekāda pateicība. Tu teici, tu sāki fotografēt. Jā. Savu radošumu meklēt, kaut kāda izpausme, interese, apslēpts talants, dzīvu piespiedu varbūt. Man nebija hobija. Un es to pārdzīvoju savā ziņā, kā citiem ir hobijs, man nav hobijs. Tāds nepilnvērtīgs cilvēks jūtos. Un Elīna tajā laikā fotografēja. Jā, uz vienu fotografēja, bet es skatījos, ka viņi staigā apkārt un fotografē un dokumentē visu. Un es domāju, es arī varēju pamēģināt. Un kaut kā tā lieta iepatikās. Un tad 14. gadā Tāls vēst fotogrāfam Dainim Kākluvalkam vajadzēja atvaļinājumā, bet nebija, kas viņu aizvieto. Un es sajūku pēc izteicos Elinai, un tā lai viņš sarunā mani. Un tas bija viens baigi fēnais mēnesis. Viņš bija atvaļinājumā, es varēju visur iet, visu fotografēt. Kopš tā laika, 14. gadas, pēc tam prasīju Dainim, kā viņš domā, vai man ir talants. Un viņš teica, jā, man ir talants, bet daudz vēl jāmācās. Un tad es turpināju mācīties, fotografējot, jo vislabāk jau var iemācīties darot. Un Tāls vēstis nāca tajā laikā, vai tavu darbieta bija citur? Tajā laikā es nekur vēl nestrādāju, jo es biju pametis darbu, diezgan veselībai kaitīgu darbu Kandavā, lai būtu mājās ar Eleonoru, kur tajā laikā bija maza, bet bērndārs vēl nebija pabeigts sprīdīts, jo mēs vēlējāmies viņu sūtīt kristīgā grupiņā, un tāda bija tikai paredzēt bērndārsā sprīdīts. Un kamēr tas bērndārs vēl būvējās, vajadzēja kādam palikt pie viņas mājās, jo nebija īsti kas viņu gatavs pieskatīt katru dienu un tā, un man tas darbs bija arī apnicis, un es gribēju mainīt kaut ko dzīvē, un Elīna vēlējās atgriezties darbā, un tā es biju mājās ar Eleonoru vienkārši. Bet no tā 14. gada sākot, es biju regulārs āršķiet fotogrāfs Tāls vēstīs. Savu kā ielika iekšā tur un 10 gadu šogad? 10 gadi. Ilgākā darba pieredze? Vispār, jā. Sveiciens visiem Tāls vēstu darbiniekiem un priekšniecībai. Turās. Bet savā veidā tu meklēji savu hobiju. Tu saproti, ka tas kaut kādā ziņā, protams, tu tur vari naudiņu nopelnīt. Hobijs pārvēršas par maisa darbu. Savā ziņā tas ir arī tavs kalpošanas instruments. Ne tikai pie mums, bet arī ārpusē. Un 10 gadi nav apnicis, nav kaut kādā ziņā. Ir īpaši, es gribu atpūsties un fotografēt to, ko es pats vēlos fotografēt, bet tad cilvēki nāk un nofotografē man šitā tā un tā. Bet klausies, Zigai, ja pie tevs nāk cilvēku, pasaka, nāc uz skolu, izlaidumus bildē, tur kāsu vispārējā. Tas ir stress. Man kaut kādas sesās ar papildus stresu, ar papildus uztraukumu, ar negribēt stresu. Un avīzē fotografēt, tas ir kaut kā savādāk. Es jūtos tā brīvāk, bez lieka stresa, jo varbūt tāpēc, ka avīzē vajadzēs tur 1-2 fotogrāfijas. Un tad noteikti 1 vai 2 būs labas fotogrāfijas. Bet es tā domāju, tu esi arī Tāls fotoklubā. Nu, cik ir fotogrāfi, kas nākat kopā, kas taisat kaut kāds izstādes, kas darbojās kaut kādos pasākumos? Nu, diezgan daudz. Ļoti daudz. Priekš Talsiem pārāk daudz. Nu, redz. Un caur to visu, tāpatās ir cilvēki, kas saka, Edgar, davai, gribam tevi. Jocīgi. Es vēl nesapratu, kāpēc. Jo man nešķiet, ka mans fotogrāfijas būtu tās labākās salīdzinot ar citiem. Klausies, varbūt tā ir personība kaut kādā ziņā, varbūt ka tas ir tavu atvērtība cilvēkiem, jā, nu, tādā ziņā vai kaut kas cits. No otras puses, kā jūs teicat, varbūt ka tas ir arī kaut kāds tāds novērtējums, vai ne? Un tas ir, īstenībā to ir labi apzināties, ka nevis atkal kārtējs pienākums, bet man novērtē. Varbūt.
Varbūt palīdzēs. Nu tā, jebkurā gadījumā tas kalpošanas nav tikai tev stāvētais kameras. Kā tu ieminējies, tur ir tāls draudzē, tu esi bijis Pērminderis. Ko tu esi vēl darījis? Brīdis, kad es biju arī Pērminderis un kameru cilvēks. Reizē. Pavisam trāk. Nu tā kā mums ir, kā lai saka, multimākslinieki, vai ne? Nu, kāpēc nevarētu būt Pērminderis ar kameru rokās? Altārī, piemēram, GoPro. To īstenībā vajadzētu varbūt vienreiz pamēģināt. Uzkarināt Pērminderiem mācītājiem GoPro un uztaisīt video materiālu. Kāds izskatās no mācītāja puses dievkalpojums? Dievkalpojums no kalpotāja skatu punkta. Ērģelniekam arī pieliek GoPro un varētu uztaisīt dokumentālu filmu tāls draudzē. Pat tur to prātā. Kurā gadā tas bija? 2020. Tas bija Covid laiks vai nebija Covid laiks. Mēs tev aizsūtījām uz saldu. Ai, dieniņ. Un patiesībā tas ir tas, par ko es gribētu atgādināt. Ja? Ka Edgars ir, dārgie draugi, ja jūs nezināt, Edgars ir ne tikai tāds kalpotājs, kas ir kaut kāds aiz kamerām stāvošs un tam līdzīgi, bet viņš var arī stāvēt draudzes priekšā un vadīt vārdu dievkalpojumu. Var vadīt visus svētbrīžus ļoti oficiāli. Un viņam ir pat nosaukums, amatnosaukums, lektors. Kas ir jocīgi vispār, jo lektors saistās ar vārdu lekciju, tad... Nu, tāpēc tas ir vārdu dievkalpojums, sakraments neizdala. Šeit tev. Bet tas ir viens no teiksim, sākuma posmiem patiesībā. Ja tā skatāmies kaut kādā perspektīvā. Māris Gross sāk kā lektors. Tagad viņš ir sabildes ordinēts mācītājs. Ļoti labs mācītājs. Vispār nav jautājums. Sveiciens Mārim. Sabilē Simpuka kaut kad viņš arī tikšanās Baznīcas kalnā paskatās. Viņš varētu atnākt vispār arī tev kā... Jā, Māri, kaut kad mēs ar tevi arī varētu uztaisīt vienu sarunu. Māris ir no lektora izaudzis līdz mācītājiem. Diezgan garš ceļš viņam tas gan bija. Kāpēc tu apsvēr to domu, ka atsaukties tam piedāvājumam būt lektoram? Ļoti muļķīgi iemesli dēļ. Es gribēju tev palīdzēt, jo tu biji palicis viens. Man likās, kā es varētu tev palīdzēt kaut kā tā ikdienā atvieglot. Un tad tu man piedāvāji, ka es negribu kļūt par lektoru, un domāju, tad es varu novadīt kādu svētbrīžu tavā vietā un tā tālāk. Bet es jūtu, ka tas nav mans lauciņš galīgi. Es arī tev teicu, ka es labāk iešu kaut ko fiziski darīt dievkalpojumā arī, nekā kāpšu kancelē vai runāšu sprediķi iepriekš sagatavot, jo tas man galīgi nepadodās sagatavot sprediķis. Ja nu vienīgi tu man iedod sagatavot sprediķi, tad es to varu izdarīt. Ārpus kadra. To mēs ārpus kadra. Griežam ārā. Negriezt ārā, bet zin kā, tu saki fiziski kaut ko padarīt. Tad, kad es aizbraucu, Talsos mums ir dievkalpojums. Viens dievkalpojums ir ok vēl. Bet, kad es nobraucu tos 3 dievkalpojumus svētdienā, aizbraucu mājās, man liekas, ka es būtu, kaut ko nesis ārā baļķis no meža vai vēl kaut ko, tāds fizisks nogurums, ka vienkārši kājās vairs nevar nostāvēt. Tā kā nav jau tā, ka tas mācītājs tur priekšā arī neizjūt to kaut kādā ziņā slodzi kā tādu. Nē, es jau nesaku, ka neizjūt slodzi. Tas, ko es gribēju pateikt, ka es negribu uzņemties atbildību kāpt kancelē, pirms tam paši sagatavot sprediķi, lai kaut ko no... Principā, jā, es domāju, ka sprediķi ir sagatavoši no sevis, bet to mums vajadzētu sagatavot no Dieva, ne? Ko Dieva vārds mums dod, bet ja viņš man līdz maniem kaut kā neatnāk, kaut kāds tur bloķis ir man priekšā un nevar atnākt, tad es labāk tur sēžu pie kamerām vai Pērminderis skraida apkārt un izdala vakarēdienu vai savāc ziedojumus vai aizlūguma lapiņas un uztraucos par to, vai dievkalpojumu norises tajā pārējā, kas ir
ārpus altāra, vai tur viss ir kārtībā, nekā stāv altārī. Bet tu esi arī stāvējis priekšā. Es esmu stāvējis priekšā, jā, tāpēc jau zinu, ka es to negribu darīt. Krustceļā es atceros, krustceļā arī kaut ko esi runājis, visu runājis. Jā. Bet es atceros to tavu priekšā stāvēšanu krustceļā ar to megafonu. Un pēc tam bija kaut kādi šie te krusta ceļi. Kāpēc es tev toreiz jautāju? Tāpēc, ka es domāju, tu jau esi priekšā tāpat tās bijis. Nu, lūk, tas bija tas iemesls. Nu, tā kā tu nav jau pirmo reizi, kā saka, pīpu uz jumta. Bet, nu labi, donākam līdz tam nākamajam jautājumam varbūt par aicinājumu. Tas ir sarežģītākais jautājums, manuprāt, šajā visā jautājuma sērijā, jo es jūtu, ka es tā arī īsti neesmu atradis savu aicinājumu. Un man drusciņi ir bail, ka es to arī neizdarīšu līdz kapmalē. Fatālistiski. Briesmīgi, depresīgi, vai ne? Var jau būt, ka tas aicinājums ik pa laikam mainās. Bet varbūt, ka tas aicinājums ir tas, ko tu visu laiku grūti malā. Man ir tāda... Tas dāvana tests, Normans darīja, vienreiz sežot pieminēja dāvana testu. Viņam briesmīgi tas dāvana tests ciešanas bija. Un gods vispār nozīmē un tā tālāk. Man ir tāda briesmīga dāvana, palīga dāvana. Es dienas beigās atrodu, ka es visu dienu skrējis kādam palīgā kaut ko darīt, bet pats par sevi neesmu vispār domājis. To, ko es gribēju darīt, es neesmu darījis. Jā, bet tu saproti, tur ir tas jautājums, vai ne, par to dāvanu testu. Un tad tev parādās, nu, tur mazums, kas tev tur var parādīties, vai ne? Bet tas gala rezultāts, tam vajadzētu būt tādam, ka tu neesi to kaut ko darot, nevis tā kā nomocījies to akmeni pret to kalnu veļot, bet ka caur to tev arī ir, nu, zin kā, tā kā savieno to, kas tev patīk ar to, ar ko tu var nopelnīt, ja, un ja tas ir saliekams kopā, tad tu nestrādā nevienu dienu, vai nekā saka. bet kaut kas līdzīgs ir kalpošanā, man tā šķiet, ka tu no tā pats arī iegūsti. Nu, tādā ziņā, ja tas ir tavs aicinājums, un tu kaut kādā ziņā to savu kalpošanu vai savu to būšanu par to Dieva instrumentu realizē, tad tas ne tikai no tevis izsūdz, bet tas tev arī kaut ko iedod. Tā vajadzētu būt, jā. Tā vajadzētu būt. Un tu saki par to palīgi. Nu, ja tu aizēj mājās un saki, tik traki ir. Pat pašam nav sanācis, tad varbūt, ka tev ir jātais jauns atvagar dāvana tests. Un būs kaut kas cits. Bet Normons teica, ka mainās. Un īstenībā mainās. Nu, kāpēc? Es divreiz pildīju, man nekas nemainījās. Bet 3 lietas labas lietas. Neceta tā no sirds vispār. Jā. Pēc 10 gadiem atkārtot šo testu un redzēt, kas ir mainījies. Dargie draugi, tas ir arī jums tāds atgādinājums, ierosinājums, ja jūs patiešām domājat, kāds ir mans aicinājums, līdzīgi kā Edgars. Tas dāvana tests var palīdzēt patiesībā. Nedaudz pavērt, paskatīties, kas ir tie virzieni. Un pamēģināt pēc tam galā. Nu, nemēģinās, nezinās, vai ne? Un kas tur notiekās. Bet kas ir tas, kā draudze vai, nezinu, līdz cilvēki, mācītāji, tev var palīdzēt šo te aicinājumu atklāt? Kādā veidā palīdzēt? Ja jau es zinātu, kā lai viņi man varētu palīdzēt, tad jau man nebūtu šī problēma. Man tad varētu atnākt pie tevis, klausies, Anna, man ir problēma, man vajag palīdzēt atrast aicinājumu, man liekas, ka tu man varētu palīdzēt tieši tā un tā. Bet tad man nevajadzētu nākt pie tevis nemaz. Ja, bet varbūt, ka tas ir tev atkal iedot kaut kādu jaunu kalpošanu. Uzticu. un tā ir. Man liekas, ka tu šobrīd tēmē vienos vārtos vispār. Ai, viltīgi jau mēs visi esam, vai ne? Bet no otras puses, te jau Elīna tur teica, un kas vēl var, kad, iespējams, ka ir kaut kāda kalpošana, kas vēl nav, bet kas ir tavējām. Jā. Tāds lūkšanas jautājums. Jā.
Un to es tev Lūkšanas novēlu. un darīšanas jautājums Saurēta laborā. Jā, mēs taisīsim brāļu kopu. Mums darba lauks un lūkšana kambari. Un kā tu jūties šajā 13, gandrīz 13 gadu laikā Tallas draudzē, Baznīcas kalnā? Kādi ir tavi novērojumi par to laiku, kas ir pagājis? Un tad nākamais būs jautājums, ko tu sagaidīt vēl, vai ne? Jā, viss kaut kā laiks iet uz priekšu un viss mainās, kā jau tam ir jābūt. Un, no vienas puses ir žēl cilvēks, kas ienāk un ātri pazūd, un es kāpēc domāju, ka viņiem... Es nerunāju par tiem, kas ir aizgājuši uz citām draudzēm, uz citām konfesijām, bet tie, kas ir izdomājuši, ka priekš kā viņam tā baznīca. Es jau varu aiziet tur svētdienā dabā, Dievu var satikt mežā zem ozolu un tā tālāk. Bet, jā, Dievs radīja cilvēku pēc savas līdzības, un ja Dievs radīs cilvēku pēc savas līdzības, nerunāju par to brīdi, ka pēc tam, kad krīt krēkā un viss sagāja sviestā, bet Dievs ir klātesošs caur cilvēkiem. Ja cilvēki Dievu ieaicina savā dzīvē. Un, protams, visai draudzē strādājot pie tā, ka katrs individuāli ieaicina Dievu savā dzīvē, tad vajadzētu būt tā, ka mēs atnākam svētdienā uz dievkalpojumu, uz draudzi, pat arī citā dienā uz draudzi atnākot uz draudzes namu, satiekot lietvedu kasieru un grāmatvedu. Un ja kur 2 vai 3 sapulcējušies, es esmu viņu vidū. Ja šie cilvēki ir ieaicinājuši Dievu sevī savā dzīvē, tad vajadzēja būt tā, ka mēs atnākam, satiekam to draudzi, draudzes locekļus, mēs satiekam Dievu. Diemžēl, jā, kaut kā cilvēki ir pazuduši. Tas ir žēl, ka tā ir. Mans nolēms būtu, ka tā vairs nenotiek, ka cilvēki saprot, ka citi cilvēki arī ir cilvēki un spēj arī piedot, spēj ieaicināt Dievu savā dzīvē, sevī, cenšoties piedot citiem un nevis bēgot prom, sakot, te jau viss ir tāda un šitāda un baznīcā vispār tur viss ir liekuļi un tur nav vērts iet. Bet jā, kā tomēr mēs piedodam viens otram un nākam uz baznīcu. Un nebaidamies nākt uz baznīcu pašā pamatā. Jo tas ir viens mans novērojums arī, ka cilvēki atnākot uz baznīcu baidās. Kaut kā baidās, viņi tagad ienākuši baznīcā un tā ir tāda, protams, viņi saprot, ka tā ir acīm redzot svēta vieta un tur ir tā jāuzvedās un tu nedrīkst tur, kad te kaut ko nepareizi neizdara, bet ja tu ievēro visu pieklājības un morāles normas, tad principā tev nevajadzētu baidīties nākt arī uz baznīcu. Tu atnāc, var satikt Dievu, tev nav jābaidās no Dieva. Saprast to, ka nav jābaidās no Dieva. Nav jābaidās no baznīcas, nav jābaidās no tiem, ko tu sastāv baznīcā. Es domāju, ka tās bailes nav to, ko tu sastaps baznīcā tādā ziņā, bet es nezinu, kas tur jādara. Man bail, ka uz mani skatīsies šķība. Tas ir tādā ziņā. Tas atvērtās vidas jautājums, vai ne? Bet es piekrītu tam, ko tu saki, vai ne? No vienas puses tas jautājums ir uz tiem cilvēkiem, kas domā, it kā kaut kāda vilkuma ir iekšā. Es varētu aiziet, bet tur, nezinu kā. Otrs jautājums ir tiem cilvēkiem, kas mēs esam, ne? Cik mēs esam priecīgi atvērti tam jaunam cilvēkam, kas atnāk, un cik mēs esam ieaicinoši. Kaut gan pēdējā laikā mums pie durvīm stāv cilvēki, kas apsveicinās, kas tur ierāda vietas, kas varbūt parādīs. Un es bieži vien nepieklājos pret viņiem. Es vienkārši ieskrēju baznīcā, jo liek kameras ir un tā tālāk. Un es pasaku, labdien, čau, jā, jūs esat tā labi stāvot. Briesmi. Es nesaku, ka es esmu baigi svētais un ka es visu daru pareizi, bet... Tu manas ilūzijas salauzi, es domāju, ka tu esi svēts cilvēks. Kaut gan svēts ir Dievam nodalīts, vai ne? Tieši tā. Tā kā tad mēs visi esam svēti. Par to nākotnīti. Tu teici, ka mēs tur nepazustu, vai ne tur, kad ienāk cilvēki. Kaut gan, ja tu skaties uz pasauli, uz kaut kādu tendencēm,
tad nav jau tā, ka tur ir viena Tallas draudze, kurā ir varbūt draudzes locekļu skaits samazinājies. Nē, es ne par to. Tas ir kristīgā baznīca kopumā. Protams. Un tad ir jautājums, ko mēs darām ar to visu? Kur un kā mēs varam, teiksim, aktualizēt kristīgo vēstu sabiedrībā, kaut gan ar visu šo tagad pēdējā laika, tādu humānisma atkal pacelšanu tur, es nezinu, debesīs vai ne, ka tas cilvēks ir centrs, un tad mēs to cilvēku pieņemam ar visu viņa prāta bagāžu, ja, un visām tam vēsmām, kas nāk. Es domāju, ka baznīca būs, tai ir jābūt atšķirīgai. Mēs neizklāsimies un neteiksim, tad piedāvāsim sabiedrībai visu, lai tikai dabūtu cilvēks. Jā, tā kā uz kaut kādu. Nē, nepavisam, nē. Ja tu nāc uz baznīcu, tad tu nāc ar atvērtu prātu saņemt to, ko tu tur varēsi saņemt. Nevis tu piekrāmē pilnu savu piekabu un tad atvērt uz baznīcu šeit, kas man te viss ir. Ņemiet to, kas man ir. Bonhoeffers, man liekas, tur runāja par to, ka kristieši ir tas mazais ganāmais pulciņš, tas mazītiņais ganāmais pulciņš, vai ne? Un, protams, raugoties uz kaut kādu Ameriku un tam megadraudzēm, un mēs sakām, 20,000 dievkalpojumu apmeklējums vienā svētdienā un vispārējais. Nav jau slikti tādai emocijām, vai ne? Ka tev ir varbūt pilna baznīca, bet no otras puses tas, ja es te jūtos labi, ja es esmu atvērts, ja es esmu pieņemts un es pieņemu tos cilvēkus, kas ir tie draudzes locekļi, tad īstenībā, ja mēs esam arī tie 70, 80, 90 cilvēki, dievkalpojums tāpat tas ir skaists. Tādā ziņā. Kaut vai viens cilvēks atnāktu. Jā. Katoja misi, priesteris, no tad dievkalpoja misi, arī ja nav neviens atnācis. Es zinu kādas bračkas, kas tāpatās ir darījuši, un tad ir jautājums. Vai tos eņģeļus arī vajag evaņģelizēt. Bet katrs pēc savas ticības mēra, vai ne? Labi, tāds noslēguma ceļvārds. Dārgais draugs, ja tu vēlies atnākt uz baznīcu, nebaidies un atnāc uz baznīcu. Ja tu baidies, ka kāds kaut ko aizrādīs, var gadīties, ka aizrādīs, ka tu nemeties ceļos, vai tu ne tā, vai tu nerunā, bet tu pagriezies par to cilvēku un saka, bet es nemāku. Es esmu tikko atnācis, es nekad neesmu bijis iepriekš baznīcā un es nezinu, ko darīt, pamāc mani. Varbūt tas cilvēks tev pamācīs un jūs beigās kļūsiet ļoti labi draugi. Nebaidamies. Dargie draugi, apakšā droši vien sveicinām vārds zem šī video, kādos komentāros varat ierakstīt vēl kaut kādas iespējams papildus jautājums Edgaram, ja tāda rodās, tad rakstiet komentāros vai rakstiet viņam privāti. Un iespējams, ka tā kalpošana, kurā ir Edgars un Eduards, ka tur varbūt vēl kāda cilvēciņa ir vajadzīga vai ne. Tā kā jūs zinat, ka jums ir ar tehniku uz to, ar kamerām arī mākat apieties, tad dodat ziņu. Bet citiem vārdiem, lai šis vakars arī mums ir visiem mierīgs. Paldies par šo klātbūtni. Mēs tuvojamies nākamai svētdienai, protams, pāris 4-3 dienas ir palikuši līdz svētdienai. Dodamies vēl nedēļas gaitās. Nākamajā nedēļā atkal tikšanās baznīcas kalnā. Vai tas būs viesis, nezinu, tad redzēsim. Pienāks nākamā trešdiena. Paldies tev par šo sarunu. Nav par ko. Nē, ir par ko. Ir par ko.